Hei, šis ir podcasts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Hello, hello, hello! Sen neredzēti un labs nāk ar gaidīšanu. Pie mums ciemos nozares smagsvari Džeki no Eko. Nu, tad tā, jā. Sāksim droši vien ar jautājumu. Jūs ticat spokiem, ja? Vai jūs šo darat, lai nočekotu, vai tas eksistē? Mēs to darām tikai, lai pelnītu. Mēs apmānam cilvēkus un nekādu spoku nav. Pašos sākumos, kad mēs sākām, mēs tieši sākām ar tādu domu pārbaudīt to, ko mēs esam redzējuši televizora, vai precīzāk datora, telefona ekrānos, YouTube. Līdzīgi tā kā mēs esam tagad, iepriekš mums bija kaut kādi cilvēki, uz ko mēs skatījāmies, un attiecīgi bija nauda, bija finanses, bija brīvais laiks, un izlēmām pārbaudīt, kā tad ir īstenībā. Ir, nav fakes, un tā arī mēs nonācām jau vairākus gadus šeit, ka paši ar to nodarbojamies. Un kādas ir sajūtas, ir fakes vai... Ja jūs prasat konkrēti mums, tad tas nav fakes. Un mums ir absolūtā pārliecība, ka spoki, gari un visu ap to eksistē. Bet mums ir ļoti svarīga tāda niansīta, ka mēs nevienam nespiežam un neliekam mums ticēt. Un nekādīgi neizmantojam to nolūkos, kā pirmsim to dara ekstrasensa cīņās. Ka mēs jums palīdzēsim, mēs tiksim galā ar jebko, ar ko jūs saskarāties, un tā tālāk. Nē. Okay. Jautājums, tāds diezgan standarta patiesība sakot, vai spoki ir īsti. Spoki ir īsti. Un to es nesaku vienkārši ar kaut kādu pārliecību vai ticību, es zinu, ka tā ir. Bet, ja, piemēram, protams, kāds skatīsies un nepiekritīs un mēģinās pretargumentēt vai prasīt no manīm kaut kādus pierādījumus, es gluži vienkārši to nesniegšu, jo man tas vairs nav vajadzīgs. Atbildes priekš sevi es jau esmu dabūjis. Tas, kas sākās 2019. gadā, es pats personīgi uz to esmu atbildējis sev, un tagad gluži vienkārši mēs kustamies jau tālāk, citā virzienā. Protams, man liekas, ka par to tēmu nav vērts pat strīdēties, katrs tic, kam grib, un es, piemēram, arī esmu redzējusi lietas, ko es nevaru izskaidrot, un tāpēc es pilnīgi noteikti ticu, bet vai es tāpēc iešu pārliecināt, mēģināt kādu pilnīgi, kurš... Bet bija kaut kāds pagrieziena punkts, kad tagad es zinu, ka tas ir pa īstam. Bija kāds pagrieziena punkts? Nebija arī nekādu baigo šaubu. 19. gadā, kad mēs sākām jau ar tādu domu, ka kaut kas neizskaidrojams tur tomēr ir tajos raidījumos, ko mēs skatāmies, vai tie būtu Ghost Adventures vai kaut kas analītisks tam. Tie bija tie, no kuriem mēs tā kā sākotnēji ietekmējāmies, bet mēs vienkārši ar to tehniku, kas mums bija, ar tiem neskaitāmajiem izmeklējumiem, kas mums bija bijis, ar vēl kaut kādu personīgo pieredzi, mēs guvām pilnīgi tādu kā akmens cietu apstiprinājumu, ka dzīve pēc nāves ir, un mēs gluži vienkārši vairs nepalikām pie šī jautājuma, vai spoki ir vai nav, mēs vienkārši gājām tālāk, cik tālu mēs varam aiziet tajā visā jomā. Es drusku piebildīšu, un no paša starta mēs trīs bijām dažādās kategorijās. Bija viens, kas plus mīnus stabili tic, tad biju es, kurš šaubās, un bija viens, tāds stabili skeptiķis. Laikam ejot, kā Dagnis teica, iegūstot kaut kādus pierādījumus un tā tālāk, es domāju, ka visi trīs mēs beigās palikām pie tā, ka tas ir un tas ir fakts. Vienkārši, un tur, mūsu triju starpā, vismaz to laiku, kad mēs vēl sadarbojāmies, visi trīs, tad nekādu šaubu beigās vairs nebija, kā man šķiet. Un tā, bet vai bija tāds lūzuma punkts, un Dagnis saka, ka īsti nebija šaubu, bet es tikko pateicu, ka es pieņemsim šaubījās, Katrs ir savu mindsetu metāties. Pat šeit, pat komandā, tu jau redzi, ka tas skatījums tāpat kā pilnīgi visiem, arī visi, kas noskatīsies šo tavu video, viņi tāpatās domās, kas tie tādi pie teviem ir atnākuši, ko viņi te muļķības stāsta. Katram vienmēr paliks šis te savs viedoklis. Mūsu uzdevums nekad nav ietekmēt kaut kādā veidā tavu vai tavu viedokli. Tā kā ticam, kam gribam, varam ticēt spokiem, varam ticēt ričukam
un inside jokes. tā kā. Un šeit es vajag iestiprināt. Ir bijis tāds riktīgs heiterīts, kas domā, ka jūs tiešām esat kukuli. Un tad, un kāda tā situācija bijusi? Jā, šīs video arī aizies tālāk, tā kā populārs mēs arī savā kanālā jaunajā viņu ieliksim. Noteikti būs heiteri, bet tas ir kā jebkurā jomā. It īpaši Latvijā, latviešiem ļoti daudziem ir tāda mentalitāte. Vai patiešām atbalstam, patīk tas, ko dara. Vai ar sirdi heito. Jā, ar sirdi un dvēseli pamostos ar domu, ka ir jānoheito, citādi diena nav izdevusies. Jā, nē, bet mums ir savi kadri, kas mums izteikti heito. Jā, tas Haralds kā minimums. Tev bija bīvs ar Haraldu. Protams, kā man, tāpēc arī par viņu runāju. Un tā Haralds tāds, teiksim, dzīvē nobuhāja pusdzīvi, pēc tam baigi reliģijā iekrita un tad uzreiz sajūtās kā svētais, jā. Man nav nekas pret, un Haralds var kaut vai reliģijā, kaut vai ellē degt, jā, tas ir katra brīva izvēle. Taču, tad, kad pieaudzis cilvēks, viņš tāds pie tam cilvēks gados ir, un tā, tas nav tā kā, mēs jaunieši, jā, mūžīgi 19 gadīgi. Tu čista jaunietis. Šeit drīkst lamāties. Es likšu pīkstuļus. Okay. Lūk, jā. Tad vēl bija Egīls siermaizē, jā. Sviestmaizē vai sviestmaizē. Tur pats niks jau izsaka, jā. Un mums ir tādi daži, jā, bet tādi cieti, kas noturējās ar mums visu laiku heitu. Bet heiterīši palīdz, ne? Jā. Mums nav nekas pret, jā. Es taču nepateicu, ka tas ir slikti. Jā, protams. Tā kā man ļoti patīk. Tā kā droši rakstiet jebkādu veidu komentārus. Jā, Egīls, Haralds un vispār. Ja jūs nezināt, jūs mums kā minimums podkastus veidojāt. Pateicoties jums, viņi citreiz bija ļoti jautri un smieklīgi. Ļoti labi. Jo man patīk, ka Rikijam Džervaizam bija viens arī skečs par to, kad nav tavs, vienkārši garām. Tas būtu tāpat kā ir izlikts sludinājums, ka pasniedzu ģitāras nodarbības, noplēs numuriņu, piezvani, pasaki, bet es negribu tavas nodarbības. Kas ir Rikijs? Rikijs Džervais? Stand-up mākslinieks. Ko tu smēzit, kā tu zināt? Es nezinu, bet man... Ļoti rekomendēju. Labi. Kāda ir jūsu teorija, kā tas spoks rodās? Tā kā cilvēks aiziet un hop dvēseli izlec vai kas tāda enerģija? Pašā sākumā tā kā tu uzdevi jautājumu, vai tie spoki ir, jā, un Dagnis tā kā tā cieti 100% atbildēja, ka ir. 100%. Kad tevs runā. Lūk, jā, un tiešām spoki ir, bet visinteresantākais jautājums ir, kādā paskatā viņi ir, kā viņi eksistē un vispār un tā tālāk. Man personīgi šķiet, ja tā vienkārši atbildē, ka tā ir vienkārši cita dimensija, frekvence un tā tālāk, kas mums, tā tik ļoti vienkārši nav un nebūs pieejama. Tev nē. Man tā, protams, kur tā man līdz tevīm. Man, jā. Tu esi uzskačājis kaut kādu sasto sajūtu, maņu? Jā, heroīns saucas. Nē, kāds bija jautājums? Vai tu esi uzskačājis 6. maiju? Nē, pirms tam. Pirms tam jautājums, kāda ir jūsu teorija, kas ir spoks, kā viņš radies? Tātad tu saki, ka tā ir dimensija, jā? Frekvence. Es saku, ka tas ir... Tā ir gluži vienkāršiem vārdiem sakot, piemēram, tas, kas skatītājiem būtu vairāk saprotams, tā ir dvēsele. Katrā cilvēkā iekšā ir dvēsele, tā ir šī te apziņa. Mēs esam jau neskaitāmas reizes minējuši arī par to, kā fizika šo paskaidroja, par šo te enerģijas nezudumības likumu. Vienkārši mēs esam to stāstījuši diezgan dziļi, diezgan daudz, ļoti bieži, tāpēc es baigi tā kā plaši tajā iekšā neiešu, bet būtībā spoks ir dvēsele. Arī tu kaut kad kļūsiet par, tā teikt, kā to sarunu valodā sauc par spoku. Gluži vienkārši tad, kad mēs nomirsim, jo tā fundamentālā patiesība, kurai atkal var piekrist, var nepiekrist, ir tāda, ka ar nāvi nekas nebeidzas. Un mani nekad vairs šajā dzīvē nekas nepārliecinās uz kaut ko pretēju, jo mēs tieši Latvijas mērogā, ja to vērtējam, mēs esam iegājuši tajā visā šo gadu laikā tik dziļi, kā iespējams vēl neviens Latvijā tieši, ja, un ļoti ar daudz ko saskārušies un ļoti plašas kaut kāda veida atbildes guvuši, kas vienkārši ļauj secināt, ka nāve nav visa beigas, pēc nāves kaut kas ir,
kaut kādā veidā mums ir izdevies tam pieskarties arī, bet kas tieši tas ir, kā tas izpaužās, vai tas ir dimensijā, kā Dancis pieminēja, vai frekvencēs. Uz doto brīdi tam atbildes mums nav. Mēs vienkārši zinām, ka ir, bet kas ir tur, tajā ceļā mēs ejam, mēs skatāmies. Katrs no jums, no mums, un arī jūs to kaut kad uzzinās, pat arī Egīls un Harolds, tad, kad pienāks laiks. Kāda ir jūsu teorija, kāpēc tie gari netiek tālāk, bet paliek? Es nedomāju, ka netiek tālāk. Es arī nedomāju, ka viņi tā kā paliek piesaistīti. Viņi vienkārši, mana personīgā tieši pieredze rāda to, ka ar garu, ar cilvēku, rēgu, spogus, saucam kā gribam, var sazināties pilnīgi jebkurā vietā un jebkurā laikā, pat šeit. Es agrāk, es uzskatīju, ka, piemēram, gars ir piesaistīts kaut kādai konkrētai vietai, piemēram, tā Karostas cietums. Tas ir tāds stereotips vispārīgi, jā. Pieņemsim, kā mēs tajā pašā eko ietvaros, ieejam kaut kādā ekā, un it kā šķietami tur uzstādam kontaktu ar tur esošiem gariem. Ja? Patiesībā nav absolūti nekādas vajadzības tur iet iekšā, lai ar viņiem uzstādītu kontaktu. Bet šeit jau arī sākas tā daļa, kas saucas par kontentu. Ja mēs visu laiku sēdēsim pie galda un to darīsim, būs ok, bet tomēr gribās arī to asumiņu bildē redzēt. Ja? Un tāpēc, gars it kā ir šeit, un mums patīk domāt, ka viņš ir iestrēdzis vai kaut kā tā, bet visdrīzāk tas strādā vispār kaut kā savādāk. Un viņš ir it kā šeit, bet arī vienlaicīgi visur. Un ej un saproti, kā tas notiek. Lai to varbūt paskaidrotu vienkāršāk, tas ir apmēram tā, ka tu vari šobrīd piezvanīt jebkuram no saviem radiniekiem, draugiem un tā tālāk. Tu vari paņemt, izvilkt telefonu un piezvanīt. Tas cilvēks it kā ir šeit, it kā viņa nav šeit, tur viņu runā. Tas pats ir arī ar šiem mirušajiem cilvēkiem. Arī šobrīd ar specifisku iekārtu, kas saucas Spirit Box, mēs varētu sazināties ar konkrētu cilvēku, piemēram. Ja? Viņš nav šeit iestrēdzis, viņš atrodas kaut kur tālu, kaut kādā dimensijā, frekvencē un tā tālāk, bet viņš pa to pašu laiku ir ļoti viegli sasniedzams arī šeit. Vienkārši viņš nav tā teikt redzams, dzirdams ar šīm te maņām, kas ir vienkārši dotas cilvēkiem. Okay. Bet tad jūs neticat reinkarnācijai? Skaties. Varbūt nav tā, ka neticam, bet tas jau vairāk tomēr reinkarnācija ir budisma pazīme. Ja? Tas ir solis uz citu pusi. Un, ja tas ir budisms, tad jau mēs runājam par kaut kādu reliģiju. Ja? Tev nepiekritīs kā minimums islāma piekritēji, kristietības piekritēji un visu citu konfesiju, sektu, reliģiju un tā tālāk piekritēji. Ja? Tieši tā, jā, un tā tālāk. Tāpēc, reinkarnācija ir kā variants, jā, bet tādu variantu ir vēl simtiem tūkstošiem. Es nezinu, cik to reliģiju eksistē. Vēl arī balstoties, ja mēs runājam tieši uz mūsu pieredzi, jā, kā mēs esam tajā visā iegājuši iekšā, balstoties uz mūsu pieredzi, mēs nekad neesam saskārušies ar kaut ko tādu, kas apliecinātu reinkarnācijas esamību. Ir lietas, ar ko mēs esam saskārušies, un tur mēs varam būt pārliecināti. Par reinkarnāciju, tur patiešām godīga atbilde būs, ka mēs nezinām, jo mēs gluži vienkārši neesam ar to saskārušies. Viņam var būt, var nebūt, sorry par politisku atbildi, vienkārši tas ir, tā kā es teicu, solis. Šito, man liekas, māmas vairāk var novērot, kad sīkie sāk stāstīt par lietām, kas ir notikušas Pirmā pasaules kara laikā, ko viņi ir sadarījuši ap to laiku. Jā. Tā kā tad to droši vien, māmām jāuzjautā. Mēs no savas puses pavisam noteikti to nenoliedzam, jā? Un ja jums patīk domāt, ka reinkarnācija ir super, domājiet tā tālāk. Ja, tas nav heits. Bet es personīgi es nezinu, nekad mūsu saskarsmē tur ar gariem, nekad arī reinkarnācija pat pieminēta nebija, man liekas. Jā. Tāpēc nav viedokļi īsti. Jā. Labi. Man jautājums, tu minēji, es arī ticu, ka spoks ir kaut kāda enerģija, vilnis, frekvence, kaut kas bezformīgs, kas var ieņemt kaut kādu formu, bet vieni no spoku medniekiem. Es nezinu, kā šo cilvēku nosaukt. Kā jums patīk, kā jūs saucat? Es nokomentēšu. Mums bija tā, ka mēs visus gadus visiem teicām, ka mēs neesam spoku mednieki. Mēs nevienu nemedījam, nevienu kastītē neliekam un tā tālāk. Bet
Nav bet. Lai cik Nav ļoti bet. mēs Nē, būtu to nē. teikuši, mūs tāpat sauc par spoku medniekiem. Visu laiku, nu labi, nu tad spoku mednieki. Paranormālie izmeklētāji. Jā, tas bija tas, ko mēs teicām, bet neviens nepavilkās tā kā, jā, spoku mednieki, Ghostbusters ričuks. Paranormālos izmeklētājus, un viņi tagad... Bet tu vari savukārt tu vēlies, tev nav jābūt pārāk pieklājīgai. Tu vari teikt spoku mednieki, te pie tevi atnāk, jo tāpatās. Kā jau šodien jau ir izrunājām, cilvēki domās, ka mēs esam frīki un ka mēs runājam kaut kādas muļķības, ok, go for it. Bet tu vari šeit justies, kā tu vēlies. Tu vari oponēt mums, ja tu vēlies un tā tālāk. Tu vari mūs saukt, kā tu vēlies. Tev nav jābūt specifiski, jo es zinu, ka tas paranormāli izmeklētājs, tas vienkārši šo gadu laikā nav pavilcis. Ļoti, ļoti garš nosaukums, bet tev mēlis mežģis. Bet tātad jautājums, paranormālie izmeklētāji izmanto tādu aplikāciju Ghost kaut kas aizmirst pēkšņi, un viņiem, spoks teorētiski, spoks var iedot attēlu, kaut kādu parādīt, un tajos attēlos bieži vien, tā kā kontekstā, viņi veic izmeklēšanas laikā spoks stāst par to, ka viņš te ir izsaukts caur portālu, viņš te ir samanda, tā kā caur rituāliem, un tad parādās bilde, ar kaut kādu. Parādās bilde ar kaut kādu rītīgi pretīgu velna ģīmi, tādu. Jūs esat taisījuši rituālus vai jums ir bijusi kaut kāda saskarsme ar kaut kādiem rītīgiem tādiem? Rituāli un tam līdzīgas lietas jūs sagaida nākotnē. Mūs? Jā, Nē. ne jūs, bet skatītājs. Tas ir tāds maziņš hints uz nākotni. Jā, mēs plānojam iet hardcore, kā mēs to saucam. Ja? Bet tur nebūs vienkārši rituāli, ka mēs tur kaut ko pazīmēsim uz grīdas, saliksim svecītes un nē, mēs reāli iesim hardcore, ticiet mums. Mēs izdomājam, ka mēs negluži gribam turpināt visu to, tā kā mēs to darījām pirmīt. Jo, godīgi sakot, tas vienkārši paliek drusku garlaicīgi. Un, tu tik ļoti pierodi pie tā, un ja pat notiek kaut kāda nereāla aktivitāte, tu stājies, ok. Teiksim, tai aktivitātei viņai ir jābūt ļoti specifiskai, jo šobrīd ir tā, ka mūs īsti vairs neinteresē doties uz kaut kādu pamestu muižu, pamestu pili un tā tālāk. Lai vienkārši tur uzstādītu kontaktu. Ja mēs tagad iesim uz kaut kādu pili, muižu un tā tālāk, tad mēs iesim jau ar provokāciju, ar agresiju, jau, lai nevis pārunātu. Bet cieņpilni vai vairs necieņpilni? Kā kur? Atkarīgs no situācijas. Jā. Bet, Gams, tas var būt bīstami? Jā, jums nav bail? Protams. Mēs jau izjūtam sekas no tā. Gribat kaut ko konkrētāk, jāzina? Kreizī stāsts, es gribēju pataupīt otrai daļai, bet metamies iekšā, dodat visu. Man pirms mājās notiek lietas, jā. Es nereti dzirdu soļus, kas ir mazākais, un tas ir ok. Šis stāsts točni bija jau kaut kādos podkastos pacelts un tā tālāk. Man pie gultas ir tā kā skapītis, kur es turu pudeles, kurus man tur uzdāvina vai vienalga ko. Es nelietoju alkoholu, bet pudeles man ir, jā. Un tu tāds, pirms miega guli kaut ko baksti telefonu, un tu vienkārši dzirdi, ka to pie galvas tā pudela braukā pa to plauktu, turp un šurp, un tāds, ok, čau, Krista, jā, tā ir Krista, bet tas ir cits stāsts. Protams, to varētu šizofrēniju arī norakstīt. Var. Kāda šizofrēnija? Jā, Niklus. Tevi neviens ne. Pagaid, jautājums bija par kaut kādām negatīvajām sekām. Jā, tas var, piemēram, ietekmēt veselību vai... Bet tas ir, un tas izpaužas. Es nosaucu tikai pāris piemērus, tādu piemēru ir pārdesmit, un tā es tagad vienkārši nemaz visus neatcerēšos. Tu davai pastāst. Šeit, teiksim, ir atšķirība tāda, ka es pats personīgi neizjūtu pilnīgi neko negatīvu ar to. Bet man arī būtu, atgādini man... Balkons. Tas jau bija sen. Bet tāpat tas bija. Es runāju par šo brīdi. Protams, kaut kādu laiku iepriekš bija kaut kādas, varbūt, teiksim, negatīvas sekas vai kaut kas tāds, bet tagad šī te pieeja varbūt ir mainījusies, kā tā, ka, piemēram, ja pat, kas nenotiktu, jo tā nekad mums vēl nav noticis, tagad nostātos spoks un draudētu, man nebūtu nekādas pārlieku lielas reakcijas uz viņu, jo es tāpatās, kā es teicu, man tas skatījums arī ir laika gaitā mainījies. Es zinu, ka viņi ir, bet es zinu, ka man īsti nekādi draudi no viņiem nevar būt.
Vismaz mēs neesam saskārušies ar to, ka... Var es ātri divus vārdus par draudiem un kā tu neizjūti neko negatīvu. Ja? Tad mums ir viena reize izmeklējums tālu Latgalē tas bija. Jā. Bet tas arī bija sen. Tas nekas, bet tas bija. Bet tas taču bija. Tātad, kā Dagnim nav nevienas negatīvas ietekmes no spokiem. Ja? Šobrīd vēl. Jā. Mēs ejam. Īsti nekas nenotiek, mēs tā apskatām ēku, tikai vēl pat īsti neesam sākuši baigi tur kaut ko sārunāties un tā. Pēkšņi es pamanu, ka Dagnis, nav tāds tā kā vienmēr, lai jums būtu skaidrs, es esmu mediķis, jā, ar diezgan lielu pieredzi, un es, māku pamanīt, ka cilvēkam kaut kas nav. Un lepojas ar savu darbu. Es ļoti lepojos ar savu darbu. Lūk. Un vienā brīdī es redzu, viņš tā kā pabals tāds palika, un kaut kur ne ar mums. Viņš ir kaut kur it kā šeit, bet it kā arī nav. Es tā lēnītēm piesaku, ka to viss ok, a viņš klusē. Un tā, es saku, Dag, cipa, tev viss ir ok, tev ir viss ok. Viņš noliek kameru uz zemes un tāds pienāk pie manis un saka, Danci, klausies, man liekas, ka man apziņu kāds dala tagad. Kā jums tāda ietekme, kundzes? Jā. Šis stāsts patiešām es viņu jau biju pats piemirsis, viņš ir patiess. Izgāja no kadrā ārā. Atbakstu atpakaļ, sorry. Šis stāsts, viņš ir patiess, bet tas bija procesā. Kāpēc? Un tagad es gribu noprecizēt, ko es ar to saku procesā. No 2019. gada līdz šodienai, tas ir 7 gadu griezumā, es arī pats personīgi esmu gājis kaut kādam procesam cauri. Es esmu ticējis, esmu neticējis, es esmu šaubījies, es esmu baidījies. Es esmu tā teikt ļāvis sev piekļūt, jo, teiksim, ja mēs runājam par šo te konkrēto situāciju, es uzskatu, ka es mentāli tajā reizē esmu ļāvis sev piekļūt. Šobrīd es par to visu jūtos diezgan safe. Mums arī šogad neliels spoilers ir plānots ļoti liels trips uz vienu no pasaules skaļākajām, apsēstākajām vietām. Un arī uz šo vietu es skatos diezgan pārliecināti, jo es uz šo vietu dodos negluži izmeklējuma ietvaros, es dodos sirreālās sajūtas un retrospektīvā skatījuma iespaidā uz turieni, lai piedzīvotu to, kas tur ir, tā teikt, sajustu, kas tur ir noticis pirms 100 gadiem, un pats izmeklējums aizietu tā kā sekundārs. Es neuztraucos par to, ka ar mani tur varētu notikt kaut kas slikts paranormālajā izpratnē, jo gluži vienkārši tam laikam gan es vairs neticu. Ja mēs skatāmies tieši uz lietām, kas ir vienkārši spoki, ja tas nav, ja mēs neaizējam kaut kādās jau nākamajā līmenī, kas ir demoni, demonoloģija un tā tālāk, kas ir vienkārši gari, es uzskatu, ka es ar viņiem šobrīd esmu spējīgs tikt galā, tāpēc tāda situācija, kā Dancis arī pieminēja, es uzskatu, ka šobrīd vairs neatkārtotos ar mani. Un tas nav tā, ka es to saku ar kaut kādu lielību vai kaut ko tā. Tā ir godīgā atbilde, kā es jūtos. Es, protams, varu kļūdīties. Bet es jūtos, ka vienkārši spoki, gluži vienkārši tā, viņiem nav nepieciešams man kaut ko izdarīt, un viņi nevēlētos man kaut ko izdarīt, nav iemesla. Un viņiem arī nesanāktu. Jums ir kaut kāda drošība arī backupam vai kaut kāds Savulaik bija. Savulaik mēs teicām, jūs nedrīkstat mums sekot un tā tālāk. Mums bija uz kaut kādiem pirmajiem izmeklējumiem arī svētais ūdens. Pēc tam laika gaitā nebija ne svētā ūdens, vairs ne arī nevienam teicām, ka nedrīkst mums sekot un tā tālāk. Kāpēc vairs nav svētā ūdens? Vienu piemēru Nē. Bija viena vieta, kuras starp citu vairs neeksistē, diemžēl, tas bija Dalbes Līča nepabeigtā viesnīca. Un tā, ka mēs ieradāmies tur pirmo reizi ar domu, haunto tur pavadīt nakti, izmeklējot un tā, vienam no mums palika burtiski slikti. Arī. Un mēs izdomājām tajā naktī to nedarīt. Un mēs to norakstījām rīktīgi uz spoku aktivitāti un tā tālāk. Es personīgi uzskatu, ka tas tiešām tā bija. Tajā vietā bija kaut kas, tur reāli kaut kas slēpās, bija ļoti viltīgs un ļoti mācēja provocēt. Un vienam no mums bet atkal neslikti.
Nebija slikti, es teikšu, un tā ir godīgi atbilde. Es vienkārši tik ļoti pārbijos. Tas bija viens no pirmajiem izmeklējumiem. Pārbijos visādas tīzlas sliktas domas, sākās, ka ne, mums tur nevajag doties, ja tur vēl kaut kādas mēnesis fāzes sakrita. Tas bija pilnmēnesis tieši. Jā, dodamies kaut kur citur. Es vairāk noraksturot uz to tā, ka man bija fiziski slikti. Nē, Paņika tak. Ne pat panika, es vienkārši baidījos. Bet es tieši man visu laiku stāstu pašā sākumā, jau no pirmā tā stāsta. Nav tā, ka tu vienkārši galvā sev iestāsti to, ka tā var notikt? Pirmajās reizēs noteikti. Jā. Es teiktu, ka gandrīz vai visa pirmā sezona mums ir metama ārā daļa tā. Ja? Nē, varbūt negluži metama ārā, tur noteikti bija interesantas lietas, kas tiešām negluži ir izskaidrojamas, taču daudz, kas tur ir izskaidrojums, un vairāk es gan to neuzskatītu kā kaut kādu paranormālu aktivitāti. Jo pirmajās reizēs, kā jau jebkuram, tādā vietā mēs raustījāmies no katra vējiņa, ja? No kāda figņa nokrita, vispār tur kāds skrien, šausmas un tādā garā, bet, protams, vairs nē. Sākumos tā bija, taču, atgriežoties pie Dalbes līča, es neuzskatu, ka tu vienkārši pārmīzi. Tā kā tu saki, tā ir godīga atbilde, un tā, bija tajā Dalbē kaut kāda ķerņa, es atvainojos. Ja? Lūk, kāpēc par to stāstu gāja runa par Svēto ūdeni? Tad, kad mēs tur atgriezāmies pēc kaut kāda mēneša, lai jau beidzot iet un izdarītu, mēs sākumā apsmidzinājāmies ar Svēto ūdeni. Jau mēs gaidījām, tu zini ko, ja? Tur mums likās, ka tas ir viens ēlas centrs bez mazai un tā. Un tieši tāpēc tajā naktī, kā mums šķiet, nenotika vispār nekas. Vispār nekas. Un mēs sapratām, ka Svēto ūdeni mēs vairs līdzam. Tā kā, ka tu iedzer aktimēlu un visas baktērijas no varbūt, jā. Tas vēl joprojām ir un paliek teorija, bet tāpēc mēs vairs to neizmantojam. Un tad mēs arī trešo reizi bijām Dalbes līcī un ceturto, un tad bija paskaisto. Izklausās labi. Jā. Kā jūs vispār nonācāt līdz idejai par ekokanālu? Jūs jau pirms tam bijāt draugi, un tā kā viens no jums ieminējās, ka es ticu spokiem, un otrs, ejam meklēt. Ideja stiepjas kopš bērnības. Šo stāstu mēs arī stāstījām. Vispār tas vairāk skar mani un Dagni. Un tad, kad mēs ar Dagni mācījāmies 7. klasē, meitene, kas mācījās mūsu skolā, bet 8. klasē veica nolecot no loga, un tajos laikos es vienkārši tik ļoti bija, visi par to zināja, un tā bija tāda reāli vietējā, tāda lokālā traģēdija, un tā tas arī ir. Un tā, bet pagāja kāds laiks, tur pāris mēneši un tā tālāk. Mēs jau bijām lietas kursā, ka ir tādi, tur Ghost Adventure, Ghost Hunteri, un tā tālāk. Un mēs davai aizējām uz to vietu. Jā, mēs ļoti labi zinājām, kur tas notika, un mēs aizgājām. Un tādi būdami, sīki smerdeļi, 8. klasnieki. Iegājām tajā kapņu telpā, nolica no 5. stava kapņu telpas loga. Un uzkrita uz tā pajumtiņa, kas ir ieejot kapņu telpā. Un mēs tur pafočējām šo to, no tā paša loga, no kura viņi izleca, nofočējām to jumtiņu apakšā, un bija tāda lieta, ka tur, tā kā skaties ar acīm, smieklīgs stāsts, nekautreiz. Pašnāvību. Mēs ir pafočējām. Es stāstu, kā ir, un ar tādu domu, ar kādu mēs tur gājām. Mēs bijām sīki duraki, jā, protams, morāli tas ir slimi varbūt pat, jā, kaut kādā mērā. Jā, bet mēs bijām sīki stulbi un darījām to, ko uzskatījām par pareizi. Mēs pafočējām to jumtiņu no tā loga, un saproti, tur ir kā gludi sniegs guļ, jā. Mums uz fočinas izskatās, ka tur ir kā cilvēka siluēts ir, ka it kā tur tikko kāds gulējs ir. Tas gaismas ātrums, ar kuru mēs pēc tam no tā padīša izlidojām, jā, tur ir neizskaidros. Un līdz pat pieaugušam vecumam es ar to nenodarbojām. Tas jau vēl tad, kad kādas kameras bija tad? Tas bija pirmās telefonu kameras. Un, tur, protams, kvalitāte bija tāda, kāda bija. Un visdrīzāk, varbūt tur arī nebija redzams tas siluets, bet kaut kādi trokšņi bildē, jā. Taču, priekš tā vecuma un tā brīža mēs skatāmies. Un tā, lūk, un vienu dienu es strādāju, es esmu darbā, pieaugušajā vecumā, man laikam bija 24, 25 tajā brīdī. Atskaiti 7 gadus no šī brīža, jā. Tad 25.
Un man zvana Dagnis. Mums nav moda sazvanīties vispār. Viņš man zvana. Es pats varu saku, ko tu gribi. Viņš saka, mēs starp citu rītdien uz Baldoni braucam. Es saku, priekš kam? Viņš saka, tur pamesta sanatorija ir. Es saku, un? Viņš saka, atceries tāda lieta, kā ghost huntings ir un tādas lietas. Es saku, atminos kaut ko, jā. Viņš saka, lūk, mēs sākam. Čau, un nomet klausuli. Tā aizsākās šis projekts, jā. Jā, bet galvenais bija tāds time jumps no tās brīža, kad mums bija 14 gadi, līdz brīdim, kad mums bija 25 gadi, gandrīz 10 gadi. Ja? Un tad tas nebija tā, ka mēs ikdienā par to runājam. Nē, tas vispār bija aizmirsts. Jā, un tad vienkārši, davai, viss braucam, jo man bija arī, esam pieauguši, ir nauda, ir tehnika, ir laiks, ir mašīnas. Davai braucam, kāpēc nebraucam? Reku, YouTube redzēju tik krutu video, ka tur tas un tas notiek. Braucam pārbaudīt, skatāmies. Ir fakes, nav fakes, ir dzīve pēc nāves, nav, ir spoki, nav. Un tā arī viss sākās. Un tas bija ļoti krūti, ka tas bija tik ļoti spontāni. Un līdz ar to sākās ļoti krūts piedzīvojums, kas ilgst faktiski var teikt vēl joprojām. Jā. Bet vienā gaišā dienā viņš nenokā zvans, un mēs starp citu rīt braucam. Braucam. Jā, tā tas arī sākās. Ļoti labi. Kāds bija jūsu aprīkojums pirmoreiz braucot? Kamera. Viss. Pie tam sūdīga un bez night vision. Jā. Un telefona diktafons. Tas arī ir kaut kas. Basic sets, jebkuram no jums tā varat sākt. Tā sākām mēs, tā var sākt arī citi. Jūs pieminējāt, ka jūs bijāt bērni un sabijāties no bildes. Mums ar Ingu ir 30, un mēs arī sabijāmies. Man ir video, kur man meitai bija tad uz to brīdi kaut kāds gads ar kaut ko, es neatceros. Un viņa runāja ar kādu, viņa tiešām runāja ar kādu. Un es zināju pēc viņas valodas, pēc viņas ķermeņa valodas. Vienā no pirmajiem video ir. Tu vari redzēt, jā. Un es riktīgi, es nebīstos, bet tagad es nesen viņai rādīju to, viņai bija šī lielāka, viņai tur būs 3 gadi, es viņai rādīju to video, es domāju, varbūt tagad man pateiks, ko viņa tur redzēja, ja viņa neatcerās. Un tad es uztaisīju screenshotu un aizsūtīju Ingai, un mēs abas divi samīzāmies, tāpēc, ka tur var redzēt silueti, tā kā, ka tur kāds sēž. Es ielikšu bildi pa virsu, lai visi redz, bet viņa man pirms miedziņa atsūta to bildi. Loģiski, ka tur redz to 12. vakarā. Bet tas jau ir tik ok, ka jūs tas biedā. Mēs vienkārši esam, gribam mēs to vai ne, bet rūdīti. Jā, mums, tas jau ir drusku stipri par maz, lai mūs jebkādīgi iespaidotu. Ja? Ja kāds no mums sāks levitēt, vai burtiski pagriezt, tas ir kontents, ko daram, velkam ārā kameru. Un tā, par bailēm vispār mēs domājam pēc tam. Rekā arī par šiem te mirušajiem, jeb šo spokiem, kas, piemēram, tur runāja ar tavu meitu vai kaut ko tādu. Ir jāsaprot tāda viena vienkārši lieta. Spoki, mirušie vai kaut kas tāds, tas nav kaut kas pārāk neizskaidrojams, vai tā nav kaut kāda raķešu zinātne vai nenormālākā fizika, astronomija un tā tālāk. Tie ir cilvēki. Un ja tu vai tu baidies ikdienā no cilvēkiem, tad tu baidies arī no spokiem. Ja tu no cilvēkiem ikdienā nebaidies, tad tu nebaidies arī no spokiem. Tas ir mans tāds ieteikums, tā kā, ja jūs saskaraties kādreiz ar kaut ko tādu. Kaut arī, ja es vēl paplašinu šo manis tikko teikto, no cilvēkiem ir jābaidās daudz vairāk. Jā, šo pat es vienā no pirmajām epizodēm arī teicu, jo tā tiešām ir. Bet es ļoti varu piekrist par to, ka ja baidās no cilvēkiem, tad baidās arī no aizgājušiem. Jo pirms man bija bērni, šī tēma man vienmēr bijusi tuva, jo arī es 7. kaut kādās klasēs esmu visus šitos figūras taisījusi, meklējusi un darījusi. Es man vienkārši neiznāca no tā nekas vairāk, jo es neatradu domu biedrus. Bet man nekad nav bijis šausmīgi bail no tā, jo, tas ir vienkārši kaut kas ir līdzās, vienmēr būs un ko man ar to darīt. Bet kopš man ir bērni, kopš man ir kāds, ko atkal sargāt, tad es baidos gan no cilvēkiem. Es nokomentēšu arī par šiem bērniem, kad bērni varbūt runā ar kaut ko mēs kā cilvēki neredzam. Visdrīzāk šo te tavu vai tavu bērniņu apciemot ir atnācis kāds
radinieks, kas ir aizgājis projām. Jo diez vai, ka tur kaut kādu otrā pasaules kara veterānu, kurš ir miris, interesētu specifiski doties pie tevīm un pie tava bērna. Tas ir tāpatās kā ar cilvēkiem. Tevi tur neinteresē 3 ielas tālāk kaut kādā 5. stāvā dzīvojoša ģimene. Gluži vienkārši tā nav. Ja tev ir binoklis. Ja tev ir kaut kāds specifisks fetišs, tur ir. Labi, pabiedēsim meitenes saldrusku un tā. Bet der atcerēties, ka mēs būtu arī... Piedod, lūdzu, es pārtraucu tevi. Nekas. Mans ierosinājums, ka tūlīt izlasam kādu stāstu, izskaidrojam, tad sāksim otro daļu un tad papildināšu jūsu ūdeņus cilvēkiem slapos. 1 minūti. Es vienkārši jums atgādināšu, ka spoki ir tie paši cilvēki, kuri ir pārgājuši kaut kādu līniju, bet vienmēr atcerieties, ka cik slimu cilvēku ir, cik pasistu uz galviņu ir cilvēku, tāpēc spoki mēs būtu arī dažādi. Bet es gribu pajautāt jums, jūs varat izskaidrot, kāpēc tieši bērni redz vairāk tādas garas? Es pats Padiskutēsim par to, bet tad pēc pauzes laikam tagad, Jo man ir stāsts, un viņš arī pārsvarā visi stāsti, kas man ienākuši vai ko esmu meklējusi internetā, viņi visi ir, nevis visi, bet lielākā daļa saistīta tieši mans bērns, es bērnībā, un reti, ka tas ir pieaugušā vecumā. Es esmu par to dzirdējis, ka tieši bērni ir vairāk maņām jūtīgāki uz šiem te mirušajiem, bet es pats personīgi šo nevarēšu īsti nokomentēt. Es varu tikai spekulēt, nav man bijusi tāda pieredze ar kaut ko tādu. Jums bērnībā ir bijis kāda situācija, ka jūs redzat kaut ko? Man ir meita. Es varu konkrētu gadījumu pastāstīt. Un tā kā es teicu, ka man liekas, ka pie manis mājās notiek lietas, man neliekas. Es zinu, ka Krista tieši tā, Un vienu brīdi, tā kā es noliku meitu gulēt, pats apgulos blakus, kaut ko bakstu telefonu, atkal, meita saka, aiziešu uz toaleti. Man ir tāds ieradums, viņš laikam ir pārgājis manam bērnam, mums nepatīk gaismu slēgt. Ja es esmu viens, pieņemsim mājās, es vispār neslēdzu gaismu nekādu un nekur. Tā skaitā, bet man nepatīk, man tiešām tas nav vajadzīgs. Un mana meita dara kaut kā līdzīgi un iet uz to toaleti, un tur o, čau meitene, un ieskrien toaletē. Es to dzirdēju. Paiet kāds brīdis, viņa iznāk ārā. Es saku, ar ko tu tur runāji? Es arī cenšos saglabāt mieru, bet es arī diezgan mierīgi to uztveru. Viņa klusē. Es saku, davai sāki, un tā. Es man liekas, tur redzēju meiteni. Es saku, ok, iegulēt, un tā. Pēc tam es tā kā pacentos pārunāties, ka jau biju viens, un tā, nekādu apstiprinājumu tam es neguvu no gārā, bet tāda epizodīte bija. Kāpēc bērni to redz? Es domāju, ka tāpēc, ka jo mazāk kāds no tā visa kaut ko saprot, jo vairāk viņš tajā visā ir spējīgs redzēt. Un tāpēc, jo mazāks ir bērns, jo vairāk viņš redz, jo mazāk viņš saprot. Aug, saprot vairāk, redz mazāk. Es cenšos daudz ko izskaidrot. Man tieši vakar bija vai aizvakara situācija, es meitu mazgāju, un viņa saka, kur cilvēks? Un es tā, tur neviena nav, es tā, cilvēks, Un tad es ieskatos, ka viņi vienkārši ieraudzīs skrūvīte un rokturis, un tas ir smaidiņš, un viņi redz cilvēku. Jā, un arī es par to iedomājos, ka ļoti bieži varbūt tas, ko šie te bērni redz, ka tas ir tas, kā viņi redz to, ko mēs redzam citādāk. Varbūt, piemēram, tas pats zīmējums kaut kāds vai skrūvītes. Viņi liekas, reku cilvēks forši, paiet pāris sekundes, viņi jau to ir aizmirsusi, bet tev liekas, what the fuck, ar ko viņa runā, es tur neko neredzu. Un tā kā ļoti bieži es pieļauju, ka izskaidrojums tādām situācijām varētu būt tieši tāds, ka viņi vienkārši redz to, ko mēs redzam citādāk. Lampa, tur galds un tā kričuks. Bet neizslēdzot to, ka viņi reāli redz arī to, ko neredzam mēs. No tantēm, kas zina lietas, redz lietas vai vienalga vienkārši, cik man ir sanācis satikt kādu tādu dāmu. Zinat, ir tās teorijas, ka tās no zelta maliņas, un tā kā vienmēr kaut kāds tas connections ar kaut kādu augstāku frekvenciju, dimensiju, vienalga, kad ir tas connections, un ka vienkārši bērns ir tik nesen no turienes nonācis, ka viņš vēl joprojām ir mazliet saitītē, tāpēc viņš to pasauli varbūt tā kā bišķīt redz, tā ir teorija viena. Jo man personīgi, es kaut kādas lietas ieraudzīju pēc near-death experience, kad es arī biju ļoti tuvu augšņai, atgriezos virs ūdens un tā kā
pēc tādas pieredzes arī, kad ir bijusi sasaiste, ka tu jau esi tā kā jau bišķīt aizgājis, kad tad tu sāc redzēt, es nemāku izrunāt. Es arī sapratu tavu domu un tā, bet saprotam, ja pat mēs tūlīt izdomāsim kaut kādu atbildi, ka tā tas tiešām ir, vai varbūt tā bija vairāk jau tava saprāta kaut kāda spēle, un zemapziņas spēle un tā tā. Mums ir tāda ļoti populāra frāze, uz katru atrasto atbildi mums nāk klāt 3 jautājumi. Tāpēc mēs stabili nekad nezināsim. Neviens un nekad ar to mēs lūdzu samierinamies un aizmirstam. Viss nebūs viennozīmīgas atbildes, vai tā tas ir, vai tāds nav. Un arī varbūt, mēs ļoti kļūdamies un nekādu garu nav. Hipotētiski iespējamība tāda pastāv. Un tā, varbūt mēs tur tiešām sadzirdam par daudz, sāredzam kaut ko nevajag, tur dazīmē mūsu iztēlu un vispārējais. Mums ir pārliecība, ka tā tas nav. Bet ja jāliek uz galda kaut kāds papīrs ar pārakstu bez bazaras 100%, tas ir paranormāls? Nē. Un pat ja mēs uzliktu tādu parakstu, tāpat kurš tam ticētu? Pirmkārt, neticētu ļoti iespējams, bet dienas beigās arī mēs varam kļūdīties. Jebkurš cilvēks, kurš kaut kamā ir 100% pārliecināts, viņš ir muļķis, tāpēc, ka viņš izlaiž to 1% iespējamību, ka varbūt arī tomēr citādāk. Jebkura akmens cietā pārliecība var salūst pret tikpat lielu akmens cietu pierādījumu vai pretargumentu. Es piekrītu. Es vienmēr izvēlos šim visam ticēt, tāpēc, ka tā ir, manuprāt, ārprātīgi interesanta tēma, un tā kā par to var runāt. Tā ir gadsimtiem. Tā kā, tad tavu stāstu ceļam gaisā mēģinam izskaidrot. Es turpināšu ar bērniem, Šis pirmais stāsts būs par bērniem. Man bija 8 gadi, kad nomira mana vecmāmiņa. Apmēram pēc 2 mēnešiem es devos uz vecmāmiņas māju, jo tur vēl projām dzīvoja mans vectēvs. Tad es pamodos ap 3 naktī, un dzirdēju soļus pie guļamistabas durvīm. Es sastingu un redzēju, kā mana vecmāmiņa pienāk pie manis un saka, sveiks mazais, un tad aiziet prom. Tā nebija miega paralīze, jo es varēju kustināt gan rokas, gan kājas. No rīta to pastāstīju vectēvam, un viņš teica, es redzu vecmāmiņu gandrīz katru nakti. Viņai patīk atnākt ciemos, tāpēc nākamreiz nebaidies. Viss. To man šķiet būs grūti skaidrot. Tev ir bijusi kādreiz miega paralīze? Tāda apzināta. Dievam nav. Man īstenībā ļoti bail no viņas. Jo man ir daudz draugu, kuriem ir, un viņi tā kā ļoti, ļoti vienādi stāsta. Man ir bijušas 50 plus. Man neviena. Bet nereiz un nekad es tās laikā neesmu neko redzējis. Jā, es apzinos, ka esmu pilnībā paralizēts. Es guļu un nevaru ar to izdarīt neko, bet nereiz un nekad man nelikās, ka man uz kruškurja kāds sēž. Kā daudzi stāsta, vai ka tur kāds nāk klāt. Nereiz un nekad. Es varu izstāstīt miega ekspertu skaidrojumu miega paralīzei. Tas ir izskaidrojums. Es vienkārši domāju, jo man burtiski nesen zvanīja draugs, kurš arī šobrīd iet cauri mentāli grūtam posmam, un viņam ir bijusi tikko tā miega paralīze. Viņš man stāsta atkal visu to pašu, ko visi stāsta, kad es atveru acis un man šitāds te lielu muti vaļā pretī. Un tā kā es esmu tik daudz dzirdējis tieši par to smīnu vai par muti vaļā par kaut ko, kas tā kā... Es arī, bet tur tā problēma vai lieta, es jau gribētu tur kaut ko ieraudzīt. Tas jau ar laiku paliek interesanti, saproti? Bail ir tikai pirmoreiz, vismaz man tā bija. Jo man likās, ka man reāli insults kaut kāds notika. Viss mani paralizēja, čau. Man tad bija kaut kādi knapi 18, man liekas, jebīs, 8 gadi un viss. Un tā, pārējās, tas jau vairāk bija intrigējoši. Un tas, kad nāks beidzot šeit vai ne, bet nereizi un nekad man nenāca. Redz, par šo te stāstu, kuru... Tas bija tavs stāsts, vai tas bija vienkārši kaut kas? Mēs ievācam. Par šiem stāstiem ir tā, kāds ir mērķis stāstam, vai dabūt izskaidrojumu, vai sadzirdēt šo te stāstu. Jo ļoti bieži ar šiem te stāstiem ir tā, ka cilvēki, ļoti daudzi cilvēki patiesībā saskarās ar šo te tā teikt neizskaidrojamo, neredzamo, šo te otru paralēlo, jeb šo mirušo pasauli, bet gluži vienkārši nestāsta 2 iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir gluži tāpēc, ka par viņiem smiesies, tādi kā Egīls, Sirmaize, piemēram. Nē, smējieties, droši mums ir būtīgi sakot. Bet
Gluži vienkārši cilvēki uzskatīs, tīpaši Latvijā, ka tās ir pilnīgas muļķības, ko tu te pastāstīji, ko tu iepastojēji ārstēties, es esmu normāls, tu neesi normāla, ja, un apmēram tā no sērijas. Un tāpēc cilvēki ar šo te personīgo pieredzi izvēlas nedalīties. Un otrs iemesls ir tāds, ka viņi paši jau sāk sev galvā izskaidrot šo te. Un tāpēc arī tādi stāsti netiek stāstīti. Nu labi, es tur varbūt, kāpēc es to redzēju, es tur biju piedzēries, kaut kādu toksisku vielu ietekmē, biju pārguris, biju negulējis. Viņi jau paši rod sev šo te izskaidrojumu un saprot, nu labi, nekas tāds nebija. Bet patiesībā katra šī te pieredze, jebkuram cilvēkam, lai cik vien viņa liela vai maza būtu, viņa ir nozīmīga. Un viņa ir nozīmīga tieši tam cilvēkam un kādam, kurš varbūt grib to dzirdēt. Jā, tāpēc, kā arī saglabājas tā emocionālā piesaista. Tu pat teici, ka 2 mēneši tur bija pagājuši kopš nāves. Tas ir nekās 2 mēneši. Protams, cilvēkam vēl visas domas varās tikai ap un par to. Un nereti sanāk, ka cilvēks vairāk grib redzēt kaut ko. Bet katrā gadījumā tās nav muļķības. Pat, ja, piemēram, šis cilvēks varbūt kļūdās, varbūt grib redzēt kaut ko vairāk, ja viņš patiešām uzskata, ka viņš ir saskāries ar kaut ko neizskaidrojumu, tam ir vērts pievērst uzmanību, nevis pateikt, tu esi galīgs lohs vai lose, ja, un tu runā pilnīgas muļķības un nedod Dievs, tu vēl kādreiz dzīvē ieminēsies par kaut kādu tam līdzīgu pieredzi, jo tad es vispār tevi apēdīšu bez sāls. Un tas cilvēku uzreiz noslēdz, ja, šāda reakcija. Tāpēc nevajadzētu koncentrēties uz šāda veida reakciju, jo, kā es teicu, tas ir īpaši populāri tieši šeit mums Latvijā. Nevelti ir tas teiciens latvietim garšīgākais ēdiens ir otrs latvietis, un tas ir jebkurā jomā. Jebkurā jomā, kur cilvēks kaut ko dara, kaut kur izsakās, kaut kur ir bišķiņ citādāks nekā visa kopējā masa, viņš automātiski ir outsiders. Bet šāda veida pieredze, pirmkārt, tāpēc, ka viņa nav bieža, viņa uzreiz tā teikt tiek noheitota, kas tev tur galvā notiek, ko jūs tur, kā mums ir teikuši, ko jūs tur pīpējat, džeki un tā tālāk. Ar galvu nekas nav kārtībā. Neko. Aiko Sofīti. Jā, līdz ar to cilvēki kautrējas, jo nācija pati tā, latviešu nācija ir tāda salīdzinoši kautrīga arī. Viņi kautrējas no šādas pieredzes, tic kaut kādiem veļiem un tā tālāk, kas mums vēl tur paudzēm gājas cauri. Tas pats arī, ka tu man pirmā reize rakstīji, tu prasīji par oktobri, novembri, lai gan nav nozīmes oktobris, novembris, janvāris, mārts, jūnijas, jūlijas. Veļu laiks. Izslēdzam gaismas, uzslēdzam spiritbox. Es dodu pārliecību, ka es sazināšos ar kādu konkrētu cilvēku. Šeit pat es pārakstos. Un tā kā, no tādām pieredzēm izskaidrot, es viņu nevarēšu. Tāpēc, ka izskaidrojumi var būt dažādi. Varbūt patiešām, tā kā Dancis stāstīja, emocionālais pārdzīvojums tikko vēl ir bijis. Plus vēl 2 cilvēki redz, tas jau tad ir vēl grūtāk izskaidrojums. Bet par to pašu laiku, vai patiešām viss ir jāizskaidro? Jo mēs arī, kā mēs teicām, ko mēs esam ieguvuši, mēs zinām, ka dzīve pēc nāves pastāv, ka spoki pastāv, bet kā tas viss strādā, uz kuru pusi tas rada, ar katru jautājumu, tā kā Dancis teica, ar katru atbildi ir vēl papildus klāt 3 jautājumi. Uzzināsim, kā tas viss strādā, nezināsim, kāpēc tas strādā, uz kuru pusi tas strādā. Tāpēc nav varbūt jākoncentrējas uz šo te izskaidrojumu. Izskaidrojums būs visiem mums. Jau pat pilnīgi visas pasaules iedzīvotāji nepaies ne 100 gadi un visi dabūs savu kāroto izskaidrojumu, ja tas ir tik svarīgs. Mums šobrīd svarīgāks ir process. Atbildes mēs esam guvuši, mums svarīgāks ir process. Ja konkrētais cilvēks, kas ir iesūtījis šo stāstu, vēlas dabūt kaut kādu izskaidrojumu, tur konkrēti būtu jāveic seanses. Attiecīgi seanses ar mūsu līdzdalību, spiritbox un tā tālāk. Tad mēs varētu mēģināt gūt kaut kādas atbildes. Tā vienkārši spekulēt, vai tev slima galva, vai tu tur patiešām kaut ko redzēji. Tas nebija apvainojums, tas bija, es komentēju situāciju tikai. Tā ir vienkārši spekulācija. Spekulēt var pilnīgi jebkurš un jebkādos apstākļos. Ok, tad nākošā jautājuma krava 2. daļā. Čak! Varam iepauzēt, attelpoties, un es dzirdu